lāga zēni un meitenes Latgalē, nu, viņi nevar atļauties arī baigi kaut ko. Tad ir jābūt alternatīvai pierastajā formātā, lai to nav jāmācās lādēt katru, nezinu, nakti to mašīnu, jābūt arī alternatīvām. Nu, nav jau starpība, ko tu liek iekšā, nu, patērētāju viedokļu, lai tas nemaksā pārāk dārgi. Matemātiski, ja mēs gribam šos mērķus izpildīt, ir tikai viena veids. Mūsu cilvēki šobrīd pērk 2012.13. gada mašīnas. Tajā laikā elektromašīnas nebija izvēle. Tur nav ko izvēlēties. Cilvēkiem vienkārši dabīgi cilvēki ved iekšā 12-gadīgas mašīnas. Tā ir realitāte, kas nāk Latvijā iekšā. Ja mēs gribam kaut ko darīt tālāk, vienīgā matemātika, ja mēs paņemam matemātiku, vienkārši faktus, tad jādod burkāns cilvēkiem, lai viņi pārsēžās nevis uz lielu dīzeli nākošo, bet nākošā izvēle ir fosilais, bet ar mazāku dzinēju, ar mazākiem izmešiem. Nevis nu, nav iespējams pārsēdināt. Tāpēc arī man ir pārsteigums, ka jūs, un es zinu, ka jūs cīnījāties pret tā, jūs teicāt, bet Finanšu ministrija rullē pāri. Mums tagad budžetā iekšā jaunais transporta nodoklis, kas uz gadu. Tur vajadzēja ielikt, es jau 10 gadus saku, ieliekam iekšā līdz 130 gramiem atbrīvojumu. 0. Pārējie piesārņotais maksā Piekrītam. Kur ir tie kliedzieni koalīcijā? Kur Meļņikungs, kur Riškankungs ir bijis pret? Nu, nevis pret. Nu, kāpēc ne pret? Kungs, lai paskaidro. Bet mēs šogad uzstājīgi pieprasījām, lai tas būtu jau šogad. Pilnīgi pareizi. Es šodien... Pareizi, EZS un progresīvie nobloķi. Es šodien iesniegšu priekšlikumu. Diemžēl Satiksmes ministrija nebija spējīga sagatavot uz šo budžetu vēl tās izmaiņas, bet mums ir tāda stingra noruna, kā tagad pie tā strādā intensīvi. Mums nākošo gadu nebūs uz budžetu, bet būs ātrāk šīs sagatavotas jau izmaiņas, un nākamajā gadā šīs normas stāsies spēkā precīzi tā, kā Kulberkungs saka. Bet paprasiet mums, ko nebija spējīgi. Ļaujiet Satiksmes ministri atbildēt. Ko viņi nebija spējīgi? Šeit runājot par viens aspekts. Par kravas automašīnām mēs runājam. Nu, negluži tā, ka nebija spējīga, bet jāsaprot, ka priekšlikumiem ir tāda magiskā frāze fiskāli neitrāli. Man ir gatavs tāds. Ja mēs no savu budžeta piedāvājam kaut ko, kas samazina ieņēmumus valsts budžetā, tad mums ir jāparāda, kā mēs viņus kompensēsim. Un šis ir tas šķērslis, kas... Jums nebija versija. Man ir gatavs. Es jums iesniegšu. Jūs piekritīsiet? Es šodien esmu sagatavojis detalizēt līdz šasīs numuram. Nu, vispirms viņiem jāredz, lai viņi piekrīst vai nepiekrīst. Es piedāvāšu budžetā. Ja nebūs līdz 130 gramiem 0, kā to arī lietuvieši ir ieviesuši. Nebūs šī vēlme cilvēkiem, nav jau rocības. Problēma mums jau ir bankas, arī finansējums nav. Bet, Kulberkungs, jūs šobrīd runājat par kaut ko citu, jūs runājat par nodokli. Par matemātiku runāju, ar elektroniku neko neatrisinās. Mēs pilnībā piekrītam jums par nodokli.